Un par šo tēmatu runājot, jāsaka, gluži kā kāzās. Ja jums ir zināms labs kandidāts Latvijas bankas vadītāja amatam, tad sakiet to tagad, vai klusējiet līdz 2019. gadam. Jo līdz 10. oktobrim tiek meklēti pretendenti, kas būtu cienīgi ieņemt mūsu centrālās bankas prezidenta vietu. Pagaidām meklējumos ir atrasts tikai viens. Līdzšinējies Ilmārs Rimšēvičs, kurš spējuši pārdzīvot vairākus Saeimas sasaukumus. Aleksis Zoldners skaidroja, kāpēc tad pretendentu saraksts ir tik īss, un, ja tajā ir tikai viens uzvārds, kas tad ir Rimšēviča kunga paveikto darbu sarakstā, un vai ar to pietiks, kad mēs būsim uzkāpuši uz eiro kuģa klāja. Visām saimām labs, tāds ir bijis Ilmārs Rimšēvičs, kurš Latvijas bankas prezidenta amatā sēdās 2001. gada nogalē, kad politikai nolēma pievērsties tā laika bankas vadītājs Einars Repša. Lai arī sākotnēji deputāti centās augstajam amatam virzīt Ingrīdu Ūdri, par Rimšēviču nobalsoja 67 7. Saeimas deputāti, 17 atturējās, bet pret bija tikai viens. Politiski sarežģītā periodā Aigara Kalvīša valdības pēdējo dienu laikā 2007. gadā Rimšēviču apstiprināja arī uz nākošo 6 gadu termiņu. Par viņu bija 92 tautas kalpi un atturējās tikai viens. Ja nenotiks ļoti negaidīti pavērsieni, tikpat pārliecinošu atbalstu Rimšēvičs varētu iegūt arī šogad. Latvijas bankas prezidenta amata kandidatūras vēl var izvirzīt līdz 10. oktobrim, bet dzirdams tikai Rimšēviča vārds. Mums ir paveicies ar to, ka Rimšēviča kungs ir tiešām spēcīgs un ļoti labi atbilst tam amatam, ko viņš ieņem, attiecīgi nekāda veida tādas tur intrigas un kaut kāda veida tur sarežģījumi ap šo jautājumu. Paldies Dievam, nav politiķiem radušies. Tas galvenais dzinējs un agitators par eiro ieviešanu ir bijis pirmkārt Ilmārs Rimšēviča kungs un Lauri vai pretenzijas būtu tikai godīgi, ka izbaudītu viņš. Viņš ir pratis būt pieņemams ļoti dažādiem cilvēkiem. Viņš ir pratis būt uzstājīgs un vienlaicīgi distancējies no iekšpolitiskiem procesiem. Pārapstiprinot amatā Rimšēviču, viņš gūtu mandātu vadīt centrālo banku līdz 2019. gadam. Tie būtu kopumā 18 gadi. Atbrīvot Latvijas bankas prezidentu no amata ir teju neiespējami. Ja nereti augstu amatpersonu iecelšanu pavada slēptas un atklātas politiskas cīņas par partijām pietuvinātu personu virzīšanu, tad Latvijas bankas prezidenta gadījumā tas nenotiek. Vai politiķiem no bankas vienkārši neko nevajag, atbild bijušais centrālās bankas vadītājs Einars Repša. Tā kā Latvijas banka ir nostādīta pat labāk, kad pilnīgi skaidrs, ka lūgt, lai viņi drukātu naudu vai devalvētu latu, nav nekāda jēga, viņi to nedarīs. Līdz ar to arī lūgt nav nekāda pamata. Citas nekādas tātad budžeta lietās centrālā banka neiejaucās, izņemot, kā tikai aicina budžetu apstiprināt bez deficīta un iespējami saprātīgu un tam līdzīgi. Atjaunotās Latvijas valsts latus, no kuriem šķirstamies jau pēc 3 mēnešiem, vienmēr rotās tikai Repšas un Rimšēviča paraksti. Latvijas bankas ilgadējais mērķis pievienoties eirozonai beidzot sekmīgi sasniegts. Rimšēviča veikumu gan vērtē neviennozīmīgi. Kritiķi norāda, ka viņš ir līdzatbildīgs par kredītu burbuli un tam sekojošo augsto inflāciju izaugsmes gados, kas noveda pie ekonomikas sabrukuma. Ekonomista Jāņa Ošleja vērtējumā Latvijas bankas turēšanās pie nemainīta lata kursa, kas piesaistīts eiro, nav attaisnojusies finanšu turbulences apstākļos. Protams, ka ikviena sekmīga politika, ja tiek turpināta pārāk ilgi un arī nelaikā, pārvērš par nesekmīgu politiku. Valstī ir jāpielāgojas apstākļiem. Es domāju, ka Rimšēviča laika naudas pārvaldes politiku mēs varam šodien atpakaļ skatoties nosaukt par ļoti neveiksmīgu. Mums ir perfekta, skaista nauda, perfekti norganizēta Latvijas banka, perfekts valūtas kurs, bet nekādas saites ar to, kādā veidā darbojas reālā ekonomika, kura iet uz augšu pārāk daudz un uz leju pārāk daudz. Brīdinājumi par ekonomikas pārkaršanu izaugsmes gados no Latvijas bankas gan izskanēja, taču pie cietā lata kursa Latvijas bankai nav bijuši mehānismi, lai to apturētu.
bija ļoti grūti regulēt kopējo naudas pieejamību ekonomikā, jo nāca milzīgi kredītresursi no ārzemēm. Tā izskaitā caur ārzemju banku filiālēm šeit. Un tas bija tāds objektīvs process, ko faktiski, ja Latvijas banka būtu gribējusi apturēt, tad būtu nācies nevis devalvēt, bet stingri revalvēt, tātad paaugstināt latu vērtību, kas arī nebūtu pareizi, tas būtu diezgan postoši mūsu tautsaimniecības eksporta aspektiem, un to centrālās bankas parasti nedara. Neskatoties, ka tā izskatās pēc tādas monetārās bezdarbības, kāda šī politika ir bijusi, viņa tomēr Latvijas interesēm, es domāju, ir kalpojusi gan labi vidēji. Tā pašā laikā skaidrs, ka piesaiste šaurajā koridorā uzreiz eiro ir līdzatbildīga par to ekonomikas pārkaršanu, kas iestājās pirms 8.9. gada krīzes. Iestājoties pasaules finanšu tirgu sabrukumam un ekonomiskajai krīzē Latvijā, valdības un Latvijas bankas sadarbība kļuva labāka. Rimšēvičs aktīvi jau saknē centās nokaut visus argumentus par labu lata devalvācijai, kā izejai no krīzes. Valsts ekonomika saruka par 1/4 daļu, vai devalvācija kritienu būtu mīkstinājusi, debates par to gan Latvijā, gan ārvalstīs turpināsies mūžīgi. Tomēr vienošanās paredzēja, kamēr valdība griež valsts budžetu, tikmēr Latvijas banka tur cietu latu. Tomēr nevienmēr Ilmārs Rimšēvičs sēdējis aiz Latvijas bankas biezajām sienām, kā ziloņkaula tornī. Ekonomiskās katastrofas priekšvakarā tieši Rimšēvičs uz Latviju uzaicinājis Starptautisko valūtas fondu, šādi nokaitinot tā laika finanšu ministru. Kā norāda Ivara Godmaņa valdības finanšu ministrs Atis Slakteris, visiem bija skaidrs, ka Latvijai vajag kredītu. Slakteris gan vēlējies iztikt bez Starptautiskā valūtas fonda iesaistīšanas, bet ar lielāku Skandināvijas valstu atbalstu, ar kurām finanšu ministrs jau bija sācis sarunas. Valūtas fonda iesaistīšanu, to bija uzsācis savukārt Rimšēvičs kungs, centrālā banka, un tur mums bija domstarpības tādā izpratnē, ka viņš jau bija uzaicinājis, lai viņi ierodas Latvijā, un patiesībā uzaicināt viņas varēja tikai valdības pārstāvis finanšu ministrs, tas esmu es. Pirmā tikšanās ar fondu bijusi vēsa. Nenoliedzami bija pārskaities, ka noticis tādā veidā, ka man šķiet, ka man ir labāks plāns, un iespējams, ka viņš sliktāks tā nemaz nebija. Tas līdz tā iepazīšanās saruna nebija pati draudzīgākā. Tas vienmēr tā, ka, ja pie jums ir neaicināt ciemiņi, tad nav tā, ka obligāti viņi jāuzņem ar plašiem žestiem un lielu mīlestību, jo tā tas bija noticis. Jānorāda, ka aizdevums Latvijai bija vajadzīgs lielā mērā saistībā ar Paregs bankas krahu. Šīs katastrofas laikā Rimšēviča darbība ir daudz kritizēta. Tieši Latvijas bankas prezidents uzstājas, ka Paregs bankai nevajag likt naudas izņemšanas ierobežojumus pēc tās pārņemšanas. Mēnesi pēc pārņemšanas no Paregs varēja ņemt ārā naudu neierobežotos apmēros. Banku uzraugu dati liecina, ka šajā laikā no Paregs aizplūda 306 miljoni latu, ko nācās sekt valstī. Rimšēviča kunga arguments bija, ka nedrīkst likt tos ierobežojumus, jo mērķis jau nav pārņemt banku un aizvērt ciet, bet gan noturēt finanšu sistēmas stabilitāti. Un es nekādā gadījumā negribētu likt atbildību tikai uz Rimšēviča kungu. Ja es šiem argumentiem nebūtu piekritis, tad valdībā netiktu virzīti. Bija vairākām Latvijas komercbankām ļoti nopietnas problēmas tajā brīdī, kad sākās ažiotāža. Bija svarīgi, ažiotāža pilnīgi noteikti tika nomierināta. Latvijas bankas prezidentam pastāvīgi nācies skaidroties par savu algu. Trekno gadu laikā tā sasniedza pat 10 000 latu, bet krīzes laikā samazināta. Pērn Rimšēvičs saņēma vidēji 6400 latus mēnesī. Neatkarīgā institūcija Latvijas banka atalgojumu sev nosaka pati. Savulaik valdība plānoja iekļaut banku vienotajā atalgojuma sistēmā, kas būtu nozīmējis daudz radikālāku Rimšēviča algas apcirpšanu. Par šo plānu bankas prezidents reiz tiešraidē saķērās ar premjeru Valdi Dombrovski. Mēs labi zinām, ka arī pēc visiem šiem samazinājumiem, protams, arī Latvijas bankas vadības algu vairāk kārt pārsniedz, piemēram, valsts prezidenta algu. Mēs nekad atsevišķi sevi
neesam izcēluši un neslēpjamies aiz savas neatkarības. To es gribu noteikti pasvītrot, un lai Latvijas skatītāji to zina, un lai vienreiz šī, teiksim, dezinformācija tiek pārtraukta. Tā kā Lats jau gadiem ir cieši piesaistīts eiro, Latvijas banka norāda, ka tās darbā nekas daudz nemainīsies arī pēc Latvijas pievienošanās eirozonai. Naudas laišana apgrozībā joprojām būs Latvijas bankas pienākums. Savukārt Latvijai saistošus lēmumus par monetāro politiku turpmāk pieņems Eiropas centrālās bankas padome. No nākamā gada Latvijas bankas prezidents būs viens no 24 šīs galvenās lēmēju institūcijas locekļiem. Uz Frankfurti, kur atrodas centrālā banka, Latvijas bankas vadītājiem vajadzēs doties aptuveni 2 reizes mēnesī. Latvijas bankā norāda, ka šādi tās pilnvaras pat paplašināsies. Kritiķi gan to apšauba. Bez Rimšēviča konsekventās cietā lata politikas Latvijā eiro visticamāk nebūtu ieviests. Taču tikai laiks rādīs, vai tas bija pareizs solis. Man šķiet, Rimšēviča kunga raksturs ir vairāk darboties Latvijas bankas iekšpusē, nevis mēģināt atrast veidus, kā Latvijas banka palīdz ekonomikai, slāpējot viņu vai veicinot. Bet uztvert naudu kā kaut ko atsevišķi esošu no ekonomikas, un kas arī ir bīstamība šajā konkrētajā brīdī, kad vēl vairāk samazinās iespējas viņam kaut kādiem monetārām darbībām. Valūtas nestabilitāte ir kaut kas tāds, kas ir vēl papildus grūtības pakāpe, papildus izaicinājums normālai ekonomikas funkcionēšanai. Tas ir tā, ja jums būtu jānostāv uz vienas kājas, bet viens vēl apakšā to paklājiņu raustītu turp šurp. Ja? Ļoti grūts vingrinājums uzreiz. Ja? Mēs gribam būt kopā ar veselīgo, strādājošo, ražojošo, radošo Eiropas kodolu, ar Vāciju, Beļģiju, Austriju, Somiju, Franciju. Un tas nozīmē, ka mēs gribam būt pie eiro. Un cena bija, protams, noturēt, nevis devalvēt. Jāatzīst, ka pašlaik iedzīvotāju uzticība Latvijas bankai ir krietni lielāka nekā Saeimai vai valdībai. Aleksis Zoners, Uldis Veiss, LNT. Bet esošā, un kā jau tagad rādās arī nākamā bankas vadītāja lolotais eiro, kuru ar varu, ja nu nevar padarīt mīļāku, jau ir ieraugāms arī ikdienā katram no mums, un par to šonedēļ 3. vietā.